Jā, nu mēs esam Krama kalna broliste, Latvijas būtu Krama kalna brālība no Latgoles, un mēs tagad esam atbraukuši jau uz ārējušiem, uz senu Latgaļu zemi, kur šodien mēs svinām 900 gadus, kai pirmo reizi ir minēti Latgaļi. Mums, protams, ir liels prieks, ka Vidzemes, senu Latgaļu piecteči un Latgaļu piecteči tā ir sapulcējušies kopā, un mēs varam kopīgi nosvinēt itūs svātkus. Protams, mūsu arī, kā mūsu kluba tāds uzdevums ir veidot saikni starp akademisku zinātni un sabiedrību. Nu, tagad jūs redzat, tīši puiši veidoja to saikni tādā atraktīvā veidā. Nu, mēs mēģinām rekonstruēt dažādas rūtes, īročus un arī sadzīvi. Bet mēs orientējamies tīši tikai un vienīgi uz latgaļiem. Mēs visas tos rūtes un īročus un bruņojumu mēs skatāmies tikai uz Latgaļu teritoriju un arī mūsu tādi galvenais izpētes materiāls un rekonstrukcijas materiāls, protams, ir Latgaļa. Un mēs visi arī mūsu biedrībā un broļisti runājam latgaliski, visi ir latgalīši. Un tikai vienīgi baiba, ja nerunāja, ja ir no Kurzemes. Bet, ja ir tagad pašreiz uz to momentu pats krošņākais rekonstruētais tarps, protams, nokūtņī vērtī daudz, kur jopīstrodēja. Mūsu tāds uzdevums ir klīdēt arī dažādus stereotipus un mītus par latgaļiem, par jūsu viesturi, sakot, balstoties uz tādiem objektīviem faktiem, uz atradumiem, uz tādu informāciju. Protams, mēs esam tikai tagad tikai ceļa sokumā un vēl neesam varbūt sasnieguši tādu augstūku līmeni, kā citi klubi, kas ir jau vairākus gadus darbēs. Bet cenšamies kaut ko. Es domāju, ka mums turpinosies arī tāda tradīcija latgaļiem, gan no Vidzemes, gan no Latgoles, gan arī no Baltkrievijas. Es zinu, ka klubi arī tur nozdarbos rekonstrukciju, ka mēs varētu kopā saīt varbūt vienu gadu Vidzemī, otru gadu Latgolā, ja varbūt pat Baltkrievijā kopīgi par to, ka tomēr arī mūsu ir kopīga viesture un tas viss mūs kopīgi vīnoja. Un tas arī palīdz mums, protams, izprast viens otra arī dažādas tradīcijas, izprast mūsu tādu viesturisku skatīni un atrast kaut kādus kopsaucējus. Un katrā gadījumā es arī aicinu visus atbraukt uz Latgolu, kas ir pēc mūsu uzskatiem viena no brīnīgākajām vietām uz pasaules un iepazīties ar Latgolu un latgalīšiem. Jā, apmēram.